minūtēm. Lūk, ringā nāk pirmais pretinieks, pirmais šīs cīņas dalībnieks Jānis Pukšins no Rīgas. Jānis ir tikai 21 gadu vecs sportists, rīdzinieks. Ringā aizvadījis 24 cīņas, gūs 3 uzvaras, 2 no kurām ar nakautiem, 18 reizes piedzīvojis zaudējumu, 2 reizes cīnījies neizšķirt. Un viņa pretinieks tagad dosies ringā. Tas būs nedaudz gados vecāks sportists. Nevarētu teikt, ka vairāk pieredzējis, bet iespējams jau titulētāks. Tas boksers no Armēnijas, kurš pašreiz jau 8 gadus dzīvo un trenējās Latvijā. Vagrams Vardaņāns ar iesauku Karalis. Tūlīt redzēsim sportistu. Lūk, arī Vagrams Vardaņāns. Vagrams jau 8 gadus dzīvo un cīnās Latvijā. Aizvadījis profesionālā ringā ir 8 cīņas, visās gūs uzvaras, 4 no kuriem ar nokautiem. Jānis guvis 3 uzvaras, ar 2 nokautiem piedzīvojis 18 zaudējumus. Tagad klausamies tātad. 21 gadu vecs bokseris no Rīgas. Vēlreiz Jānis Pukšins! Un tūlīt stādīs priekšā arī Vagram Vardaņānu. Redzam, Jānis Pukšins ir kreils, 1,75 m garš, 61 kg smags. Visās guvis uzvaras, 4 ar nakautu. 2009. gadā izcīnīja Latvijas čempionu titulu visvieglākajā svarā. Un vēlreiz jūs aplausi! Vagram 2009. gadā Vagrams Vardaņāns kļuva par Latvijas čempionu profesionāli visvieglākajā svarā, toreiz līdz 51 kg. Šobrīd 4 gadu laikā, protams, palicis vīrišķīgāks, fiziski spēcīgāks, uzņēmis svaru un šoreiz cīnās jau vieglajā svarā. Redzam ļoti lielu auguma starpību, 10 cm. Vagram augums ir 1,65 cm, kā jau es arī pieminēju, Pukšins ir kreils. Tā būs 6 raundu reitinga cīņa. Tad atskanēs gongs un cīņa sāksies. Un, redzam, Vagramam iespējams ir kāda kreisās rokas trauma, tāpēc nolīmēta roka ir ar tā saucamajiem medicīniskiem teipiem. Tas ir pieļaujams, ja trauma nav tik būtiska un nav tik smagi nopietna un ārsts tad atļauj sportistam piedalīties cīņā, tad šādi teipi ir atļauti. Redzam, Vagrams uzreiz pārtver iniciatīvu un sāk darboties pa pirmo numuru, runājot boks terminoloģijā. Vagramam jāsaīsina ir distance, jācenšas pienākt pēc iespējas tuvāk Jānim un izdarīt spēcīgs sitiens vidējā un tuvajā distancē. Savukārt Jānim jāizmanto savu augumu priekšrocības, jātur Vagrams visu laiku distancē, nav jālaiž pārāk tuvu savu klāt un ar pēc iespējas tādiem taisnākiem sitieniem no distances tad jāizsit pretinieks. Tagad bija labs mēģinājums no Jāņa labo kreiso izsist, vajadzēja tikai turpināt. Vagrams aizgāja aizsardzībā, tāpēc vajadzēja turpināt savu uzbrukumu. Labs mēģinājums no Vagrama, ļoti asas sitiens. Vagrams vispār ļoti asas un fiziski spēcīgs sitiens. Un pirmais tāds nopietnais uzbrukums no Vagrama. Ļoti aktīvi un ļoti agresīvi uzsāk armēņu boksers cīņu. Ļoti ātras rokas viņam ir. Savukārt Jānis Pukšins ļoti labi cenšas noturēt Vagramu distancē, nelaist klāt. Un pēc iespējas izmanto, protams, savējās auguma priekšrocības. Tomēr 10 cm vieglajā svarā, tā ir ļoti liela starpība augumā. Jāiet tagad Jānim nost no trosēm, arī veiksmīgi viņš to izdarīja.
Un ļoti labi tagad kreiso taisno Jānis sagaida Vagram un vēl viens kreisais. Un reiz apakaļ labs, spēcīgs, īsts, labais sitiens no Vagram un tiek atklāts pirmais knockdown. Jā, Jānis izdarīja divus spēcīgus kreisos taisnos, nedaudz aizrāvās ar aizsardzi, ar uzbrukumu, atvainojos un uzreiz tika par to sodīts. Pirmais knockdowns jau, burtiski 20 sekundes līdz pirmā raunda beigām. Beidzies pirmais rauns, pat cik bija knockdowns pirmajā raundā, tad ar 2 punktiem šo raundu uzvar armēņu boksers Vagrams Vardaņans. Lūk, viņš mūsu ekrānos. Redzam, ļoti fiziski spēcīgs boksers. Vagrams uzsāk savus bokseru gaitas vēl tīņu gados Erevānā. Vēlāk pārbraukdams ar ģimeni uz Rīgu, turpināja amatieros kļūt par Rīgas čempionu, kā arī agri pārgāja profesionālā Rīgā pirms boksu, un kā arī paralēli boksam nodarbojās arī ar citām cīņu veidiem, tādiem kā kickboks, karate, bet tad jau priekšroku boksam. Un tagad jau profesionāļos, kā jau teicu, ir bijis Latvijas čempions visvieglākajā svarā, un pašreiz ir ļoti perspektīvs profesionāls boksers vieglajā svaru kategorijā. Ļoti veiksmīgi uzsāk arī šo cīņu, jau pirmajā raundā izdara pretiniekam knockdown. Sācies otrais rauns. Jānim pēc iespējas biežāk jādarbojas savu priekšējo labo roku un jātur distancē. Vagrams nekādā gadījumā nevar viņu laist tuvāk, jo tūcīņā, protams, Vagrams būs spēcīgāks un daudz priekšrocības tieši tūcīņā ir armeņu bokseriem. Manuprāt, pārāk plata armēns tur rokas. Un pamaz kustina galvu, pamaz kustās, tad pamaz izmanto tādas aizsardzības elements kā nolieciens, noneriens ar viņa augumu. Protams, tas jādara vairāk, biežāk un nevajag uzņemt tik daudz. Ļoti labs tagad atkal kreisais no sāna izdodas Jānim. Lūk, Jānis ir izskatās, kad atguvies no knockdown pirmajā raundā. Un pašreiz izmanto savus auguma priekšrocības, tur distancē armeņu bokseri. Ļoti labi darbojas Jānis, vairāk vai kustējas ātrāk, iet prom, izsist un iet prom no Vagram uzbrukumiem. Un nekādā gadījumā nepalikt pie trosiem un stūrī. Jo, ja Jānis paliks pie trosēm vai stūrī, tas, protams, viņš ļoti atvieglos darbību ringā Vagramam Vardaņanam. Tagad nekas nebija, vairāk kā svaru. Vagrams nogrūda, piespied pie zemes lejā Pukšinu. Jānis Pukšins ir aizvadījis daudz cīņas. Ārzemēs lielākā daļa viņa cīņa ir tieši bijusi Eiropā. Savukārt Vagrams ir aizvadījis visas cīņas tepat Latvijā, bet ļoti daudz ir ceļos. Atkal labs mēģinājums kreisais no sāna izdodas Jānim. Es teikšu, ka šajā raundā precīzāks ir Jānis Pukšins. Labi ir atguvies no knockdown pirmajā raundā. Tā Jānim arī visu laiku jādarbojas distancē, ar taisnajiem sitieniem jātur distancē Vagrams. Tad turpināšu domu, Vagrams visas savus 8 iepriekšējās cīņas ir aizvadījis. Lūk, atkal eksplozīvi ļoti darbojas Vardaņans, bet Jānis ļoti veiksmīgi aiziet no trosēm. Vardaņans daudzreiz ir bijis Vācijā, Hamburgā, uz sparingiem cīnījies ar diezgan sparingu cīņas un treniņu nometnes aizvadījis ar daudziem titulētiem bokseriem, tāpēc abi bokseri ir pietiekami pieredzējuši. Beidzies otrais rauns, jāsaka, ka otrajā raundā diezgan droši punktu var ieskaitīt Jānim Pukšinam. Viņš bija aktīvāks un varbūt viņš nebija gluži aktīvāks, bet viņš bija katrā ziņā daudz precīzāks un ļoti pareizi, darbojās taktiski pareizi. Un, ja tā turpinās darboties atlikušajos 4 raundos, viņš var ļoti kompensēt šos punktus, kurus zaudēja pirmajā raundā.
Pašreiz tātad 1 punktu, nu, vismaz manos pierakstos. 1 punktu vadībā ir Vagrams Vardaņans, pateicoties knockdownam izdarītajam pirmajā raundā, bet, nu, kur pirmajā raundā, kad viņš izcīnīja 2 punktus, bet, nu, šeit 1 punkts Jānis Pukšins ir atkarojis. Atgādinās, šī ir 6 raundu cīņa. Mums 3. rauns. Jānim jāturpina cīnīties tieši tāpat, kā viņš darīja to ļoti veiksmīgi 2. raundā. Redzam, auguma pārsvars, roku garuma pārsvars Jānim Pukšinam, protams, ir nenoliedzams. Kā arī pašreiz ļoti pareizi taktiski. Ļoti labi kustās Jānis Pukšins un pareizi taktiski ir izplānojis savu cīņu. Savukārt Vagrams nedaudz, man liekas, ir sasprints. Sajūts, ka 2. raundā vairs neizdodas tas, ko viņš grib panākt. Tagad labi eksplozija no Vagrama Vardaņana. Redzam, asins uz Jāņa Pukšina deguna, no deguna. Bet Jānis Pukšins turpina cīnīties un nepadodās. Izlaists sitienu, atcīmredzot, pa degunu ir. Bet es redzu hematomu arī virs Vardaņana kreisās acis. Es gan neredzēju tur spēcīgu sitienu no Pukšina, bet, manuprāt, iespējams, ka bokseri saskrējušies ar galvām ir. Un jā, ļoti spēcīgs labais kreisais atvainojas no Sāna no Vardaņana. Diezgan nopietni, diezgan liela hematoma virs Vardaņana acis kreisās. Un atlikušajos 3 raundos viņi var likt pa sev zināt. Tad apgrūtināt var visu. Šo cīņu Vardaņāns cīņu ļoti labi. Tagad tūcīņā Vardaņāns piespiedz Pukšinu pie trosēm. Izdara seriju veids sitienus. Vairāk Jānim jākustās. Nevar palikt Vardaņānu priekšā. Nevar uzņemt sitienus. Vagrams ļoti fiziski spēcīgs un ātrs ir. Ārā no stūra Pukšinam jāiet. Vardaņānam savukārt ir jāizdara ļoti ātrs tāds seriju veids sitiens. Manuprāt, uz doto momentu armēnis ļoti akcentē uz spēku. Vairāk to vajadzētu darīt uz ātrumu. Vardaņāns cenšas izdarīt vienu spēcīgu sitienu, un tas ļoti reti, kad izdodas, jo bokseris tas sāk saspringt, un ja vienreiz vai 2 reizes pasit šo sitienu garām, netrāp, tad pretinieks jau jūt to, un tas paliek arvien grūtāk. Spēcīgs sitiens no labās bokseris, man likās, ka paslīdē, bet sāk tiek atklāts knockdown. Nē, sitiens bija kaut kur Deniņa rajonā, labais. Un cīņa tiek apturēta. Jā, tātad tomēr bija spēcīgs sitiens pa Deniņiem ar labo roku. Pukšins nonāk uz ringa dēļiem un pēc knockdown atskaitīšanas tiesnesis aptur cīņu. Tātad uzvara tehnisko nokautu 3. raundā. Uzvar, jā, redzam, ļoti liela hematoma virs Vardaņāna labās acis, kreisās acis atvainojās. Ļoti nopietni, jā, jau cīņa turpinātos, varētu ļoti spēcīgi problēmas sagādāt, liels problēmas. Tagad skatāmies atkārtojumā, kas tad notiks šī momentā. Tagad neredzējām, tiesnesis bija priekšā. Tātad Vagramam Vardaņānam šī ir 9. uzvara, 9. cīņās, 5. no kuriem ar nokautiem. Nu, teikšu, diezgan perspektīvs boksers. Turpinās cīnīties un turpinās nedaudz taktiskāk pareizi savu cīņu. Ne kaut gan taktiski viss bija pareizi, nedaudz tehniski varbūt pareizi izplānot savu cīņu. Jāsaka, ka liels perspektīvs šim bokserim ir, jo priekš vieglās var tiešām ļoti spēcīgs un pats galvenais, ka ir ļoti ātrs. Tāpēc domāju, ka redzēsim vēl šo bokseru mūsu ekrānos un dzirdēsim pa viņu, pieļauju, ka sasniegs viņš rezultātus.
Tātad Vagrams, Karals, Vardaņans, dzimis Erevānā, pašais dzīvo Rīgā. Jauns spēcīgs boksers, viss cieņa arī rīzniekam Jānim Pukšinam. Redzam ļoti lielu augumu starpību ar abiem bokseriem.